Ja runā par coachinga sesiju, ko jūs tūlīt varēsiet noklausīties, ir tā, ka es neesmu brīdināts par to, par ko tieši mēs runāsim. Šeit mēs neesam neko sagatavojuši. Šī tik tiešām būs tāda demo sesija pēc iespējas tuvāka realitātei, kaut gan tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka es pazīstu Tatjanu, un tā nebūs tā kā demo sesija pirmai coachinga sesijai. Tā varētu būt kaut kāda 10. vai 7. coachinga sesija, jo tomēr mēs ar Tatjanu esam runājuši un aptuveni zinām viens otru raksturus, viens otru pazīstam. Lai jums būtu interesantāk klausīties šo coachinga sesiju, es nedaudz pastāstīšu, kā standarta gadījumā tiek organizēta coachinga sesija. Sākotnēji coach pastāsta par to, kas notiks šajā coachinga sesijā, ka šī ir droša vide, kad coach pienākums ir neko tālāk nevienam nestāstīt par to, kas tiek runāts coachinga sesijā. Tad pēc tam klients īsi vai gari, kā viņš pats vēlas, raksturo savu situāciju, savu problēmu, savu mērķi. Tas ir atkarīgs no tā jautājuma, ar kādu viņš griezies pie coacha. Tad, kad ir lielais mērķis saprasts, tad ir jānosprauž šis mazais mērķis, ko reāli var atrisināt šajā coachinga sesijā. Šobrīd mums būs coachinga sesija demo pusstunda, reāli tā ir stunda, un stundas laikā, protams, var atrisināt vairāk. Tad coach lūdz klientam raksturot tās problēmas, kas šobrīd neļauj viņam tikt uz priekšu. Pēc tam jau klients meklē risinājumus coacha vadībā, kādas varētu būt šīs iespējas. Apskata ļoti plašu iespēju spektru, un pēc tam viņš izdara izvēli, kurā virzienā viņš ies, un nosprauž mērķi tuvākajai nedēļai, mēnesim. Tas arī ir paša klienta ziņā, cik ilgā laika posmā viņš to realizēs. Svarīgi, ka tai pašā laikā, tā kā coach visu laiku klausās šo klientu, viņš klausās dziļi. Viņam ir jāsaprot, vai klients savu mērķi ir nospraudis sev ekoloģiski. Līdz ar to tiem coachu jautājumiem jābūt visaptverošiem, lai nebūtu tā, ka pašam klientam netiek dota iespēja izvēlēties un domāt plašāk par to, kā viņš ikdienā jau ir domājis. Tad, redzēsim, kā ies šī coachinga sesija, kāds būs šis uzdevums, jeb situācija. Un te vēl jāpiemina, ka tas, ko es aprakstīju, tā ir tāda tipiska coachinga sesija, ja mēs ejam uz mērķi. Tā pašā laikā varbūt arī coachinga sesijas par transformāciju, par dzīves līdzsvaru. Coachinga sesijā var arī modelēt kādu situāciju vairākas reizes, līdz viņai tiek rasts risinājums. Un šo risinājumu, protams, meklē visu laiku pats klients. Tie tikai pāris varianti, kā var noritēt coachinga sesiju, jo coachingam arī ir ļoti daudz un dažādas metodes. Ir radošas metodes, Disneja metodes. Disneja metode, tāpēc, jo tā ir metode, pēc kuras Walts Disnejs modelēja šos savus multeņu varoņus, lai cilvēkiem viņi liktos saprotamāk, un viņš varētu radīt tik tiešām paliekošu vērtību. Un tas viņam ir sanācis. Labi, ar ievadu tagad pietiks. Sākam. Sesijas nobeigumā, gan jau, Andri, tu arī mēģināsi kaut kādus tos pieturu punktus atkārtot un pastāstīt, kāpēc tādi ir bijuši. Ja? Visdrīzāk tev noteikti sanāks. Jā, skatīsimies, kā mums ies šodien. Labi. Tā. Tatjana, prieks, ka tu esi atnācis pie manis uz coachinga sesiju. Es arī priecājos. Jā, kā tu šobrīd jūties? Es jūtos labi, droši. Man liekas, ka tāda forša atbalstoša vide šobrīd ir. Ne tikai man šeit, mājās, ja, kur es esmu, bet arī jūs.
kaut kā, nezinu, tāda sajūta, tā vieglumu. Jo tas ir tāds mans jautājums, mans personīgais jautājums. Man viņš ir svarīgs, es pie viņa gribu pastrādāt, tāpēc es atnācu. Ieteicos uz coaching sesiju, jo ar paškoučingu es vēl neesmu tikusi tik tālu, varbūt, cik es būtu gribējusi tikt. Paldies. Es gribu pateikt iesākumā, ka šī coachinga sesija nav konfidenciāla. Mēs viņu ierakstīsim, līdz ar to tu arī pats skaties, ar kādu informāciju tu gribi dalīties, ar ko tu negribi dalīties. Jebkurā gadījumā no manas puses es būšu neitrāls un es šobrīd esmu coach. Tā kā sākam sesiju, lūdzu raksturo šo savu situāciju, ar kur šodien vēlies padalīties un kur vēlies parisināt. Es kā klients piekrītu, protams, šim ierakstam un arī tam, ka tu izvietosi to publiski pieejamu un redzamu, un lai nodara. Lai nodara gan man pašai, gan arī skatītājiem, klausītājiem. Ar ko es esmu šodien atnākusi? Esmu atnākusi ar sev aktuālu tēmu, un tēma saucās prokrastinācija. Kāds varbūt to zina ar vārdu atlikšana, darbu neuzsākšanu. Un, jā, es gribētu pavērt vaļā šo tēmu, saprast, kas ir tie ierobežojumi vai tie šķēršļi, kāpēc tas notiek. Tas notiek ar mani, ja? Šī atlikšana, darbu atlikšana. Jā, es laikam teiktu, es gribētu apskatīties, kādus šķēršļus es pati sev uzlieku, kad tā prokrastinācija ir, jo es viņu vēroju, es pieaudzis apzināts cilvēks esmu, un es saprotu, jā, to, ka tas tā ir, un citreiz tāpat atkal to daru. Un jā, ja tavā vadībā es varētu kaut kur dziļāk iedomāties, ieskatīties, kaut ko paņemt, kaut ko izcelt ārā sev, varbūt, lai nākotnē pieskatītu to. Labi, tu varbūt vari īsumā raksturot tās situācijas, par kurām tu runā, lai mēs zinām, uz ko koncentrēties. Tās ir daudz un dažādas. Tās var būt gan saistītas ar mājas lietām, tās var būt arī darbā, tās var būt arī saistītas ar manām aizraušanām. Jā, tā kā daudz dažādās jomās to es sastopu. Nav, piemēram, tā izteikti spilgti kaut kur vienā vietā. Par kādu situāciju tu gribētu šodien parunāt detalizētāk? Kur no jomām? Es laikam negribētu par kādu konkrētu jomu runāt. Es vispārīgi, jo kaut kas jau atkārtojās, kaut kas ir tāds vienāds. Tie principi, kā tas notiek, man liekas pašai, ka tas ir man liekas, ka vienādi. Un varbūt, ka sarunā kādā mirklī iznāks kaut kas tieši tāds konkrēts, bet tas ir gan mājas lietās, gan darba lietās šobrīd laikam gribētu vispārīgi. Vispārīgi skatoties, kas ir tie vienādie soļi, kas veicina tevī to prokrastināciju, vai tās situācijas, kādas viņas ir? Es varu sagatavoties un tad saprast, ka kaut kas cits tomēr ir aktuālāks.
un es atlieku to, par ko es biju domājusi. Un, jā, kas izraisa to? Nezinu, kaut kas sevis pažēlošana iespējams. Daudz vienlaicīgo darbu, un tad kā mainās, jo galvā jau tās domas ir. Un mainās prioritātes, mainās mana interese. Jā, interese. Jā, ātri pārliek laikam prioritātes. Okay. Es tieši to arī dzirdēju, ka tu teici, ka tev parādās citas aktuālākās lietas. Kāpēc tu sevī jūti to kā prokrastināciju? Laikam jau lietā tajā iepriekš, dažas sekundes iepriekš, tad, kad es lemju vai pārmainu savu fokusu, vai ne? Man jau viņš tajā darāmo darbu sarakstā ir. Galvā nav tāds saraksts papīra formā, ja, bet es tā kā viņus tur uzmanībā šos darbus. Un ir jau noteikti darbi, kuriem ir tā kā realizācijas termiņš, vai ne? Tā kā mums leduskapa atveram, tur kaut kāda produkta realizācijas termiņa. Kad viņiem būtu jābūt tuvākā iespējamā laikā izdarītiem, un tad iespējams vēl kādam tuvākā iespējamā laikā, un es tā kā tā ātri pārbīdu papīrīšus, jā, un ņemšu šito, ņemšu to. Kas tas ir? Jā, uzmanība, nezinu. Uzmanība, motivācija. Es vienkārši rakstīšu vārdus sev. Uzmanība. Motivācija, prioritātes, laikam es arī minēju, ja? Prioritātes, maiņa. To ar šiem vārdiem tagad raksturo tā kā motivācijas definīciju priekš sevis. Vai es pareizi saprotu? Es mēģinu, varbūt es tagad attaisnoju sevi. Daudzas Kas lietas. Tev ir prokrastinācija? Kas man ir? Man zināmo darbu atlikšana, neuzsākšana. Ja arī kāds no darbiem nav pabeigts, tas nozīmē, ir kaut kāds otrais cikls, jā, lai to darbu pabeigt. Nav jau tā, ka to līdz 3 naktī pabeidz un tad tu ej gulēt, jā. Tik ļoti cītīgi es neesmu. Tad tā ir tā nākamais cikls tam darbam, jā, bet viņš tā kā nav izdarīts. Atlikt, neuzsākt. Atlikt, neuzsākt. Tātad, prokrastinācija tev ir atlikt un neuzsākt darbus. Tajā pašā laikā iepriekš tu teici arī prokrastinācija tev ir uzsākt citus prioritārākus darbus. Kā tu sašķiro, kuri darbi ir tev prioritāri un kuri nav? Sajūtas. Sajūtas, jā, tās ir sajūtas. Tātad sajūtas, kas man izraisa šo te darbu prioritāšu pārbīdīšanu. Bet kas tās sajūtas virza, un tagad tā iedomājies, taču tā sajūtas kāds virza, kas ir tie apstākļi, kas virza. Kas virza? Tad fonā man galvā skan
Sevi žēlošana. Kurš tu sevi pažēlos, ja ne pats? Sajūtas, kas virza. Jā, tas sevi žēlošana, laikam, ir sevi kaut kā viņš tur tāds liels ir manā iztēlē. Faktiski sevi žēlošana kādā citā sesijā būtu jāpastrādā ar, kāpēc tas sevi žēlošana man ir tik aktīvs. Jā. Slinkums jau arī, bet vai es varētu mēģināt tagad sevi attaisnot un teikt, ka tā ir tā pati sevi žēlošana? Slinkums. Es tomēr gribētu saprast, tu saki, ka tev ir iekšējs pēc sajūtām, tev ir zināmi šie darbi, tu viņus pēc sajūtām jau esi sarindojusi pēc prioritātēm, un vienā brīdī tu pārliec šo prioritāru sarakstu pēc jau tā brīža sajūtām. Un tad tu jūti, ka tā ir prokrastinācija vai slinkums. Tā es to sadzirdēju. Kaut gan man tas jautājums, vai tad tu to sākotnēji ieplānoto darbu vispār nedari, vai tomēr tu viņu izdari pēc šī prioritārā darba paveikšanas? Dažādas situācijas, dažādi gadījumi. Lielākā daļā gadījumu es viņu izdaru pēdējā iespējamajā ērtajā laikā vai brīdī. Kad tev jau mutē smeļās ūdens, un tad vienalga tad viss ir jāsaliek. Bet to salikšanu, kas vēl fonā ir? Sevi žēlošana, un manuprāt, tā ir tāda mana personības iezīme. Es esmu pati strādājusi ar viņu, bet kaut kur perfekcionisms. Un te jocīgi, vai ne? Tu atliec, bet te pašā mirklī tu velc to kodolu, kaut kādu perfekcionisma, tāds vijošs kaut kas prasa tev to izdarīt rūpīgi, atvēlēt laiku kārtīgi, apsēsties tikai ar šo jautājumu. Un iespējams, tas jautājums jau nav darbietilpīgs, tur pusstunda darba, ja? Bet tā domāšana un tā prioritāšu maiņa, lai tikai laikam pie šī darba neķertos, ja? Viņa ir. Ja? Tas, ko es arī minēju, kā brīžiem, atkal es, ja? Es jau pati sev to saku. Atkal es izdomāju, ka man tagad ir kaut kas cits jāizdara. Ja, tas, ko es sadzirdēju, ka tu to darbu jebkurā gadījumā izdari laikā, tu to raksturo kā tā, kad smeļās ūdens pēdējā brīdī, bet pēdējais brīdis tas arī ir termiņš, tu to izdari laikā. Un tad man tas jautājums ir viens, kā tur iet iekšā tas perfekcionisms? To darbu gribās izdarīt tā rūpīgi, ja? Kā tas iet kopā ar atlikšanu? Manā tajā sākotnējā sajūtā, ka tam būs vajadzīgs daudz laika. Man tur vēl saraksts galvā, kas man jādara. Ok, tev ir saraksts galvā. Kur tam sarakstam būtu jābūt un kādam viņam būtu jābūt, lai tev neveidotos šī iekšējā prokrastinācijas sajūta, ka tu šos darbus tā kā samaini vietā?
Saraksts. Es tā sev pat uzdot tagad jautājumu, tā, kad dzirdot šo. Man uz lapas tas saraksts jātur. Jā, varbūt uz lapas jātur. Nu, labi, izslaucīt grīdi jau notiek, ka nav sarakstā jātur. Vienkārši jāņem un jāizslauka. Kādi citi darbi, jā. Patīk ar roku rakstīts. Šis ir labs, jā, saraksts. Nav ko visu nest galvā un uz pleciem, jā, var jau uz papīra uzlikt. Saraksts. Kā tev mainītu iekšējās sajūtas, šī darbu pārmeneģēšana, ja tev būtu šis saraksts uz papīra, ne tikai galvā? Nu, man tā sajūtas tagad arī pierakstot, par sarakstu, ja? Tāda viegluma sajūta, ka tas nav nekas darbietilpīgs un smags. Tev vajadzētu vienkārši pieskatīt un izveidot rutīnu, līdz es iemācos par to arī nedomāt, ja? Jo iespējams es domāju, tāpēc, ka kaut kādā veidā es sevi vērtēju to, ka nav izdarīts, ja? Nu, jā. Kādi vēl varētu būt šie risinājumi? Es WhatsAppā sev rakstu arī darāmos darbus, vai kaut kas man ir jānopērk. Es to rakstu sev WhatsAppā, lai tad, kad man tas ir aktuāli, es atveru savu WhatsApp ziņu, un tad es tā, ok, jā, atceros, jā, bija. Es it kā izmantoju, bet tagad es esmu pārmetusies savās domās uz darba jautājumiem. Esmu daudzkārt mēģinājusi sev sarakstu veidot un arī galvā. Un nāk gūzma ar citiem neplānotiem, ne maniem iniciētiem jautājumiem, kuri ir jārisina, kuri tūlīt ir jādara. Un tas pamatīgais darbs, jā, vai tas darbs, kas prasa tikai un vienīgi manu ieguldījumu, tad tas atliekās. Un tad tad es ieslēdzu to žēlošanas funkciju, jā, pret sevi, jā. Bet saraksts, jā, tā ir kaut kāda kārtība. Saraksts ir kārtība. Vai es pareizi dzirdēju, ka īstenībā tev ir gūzma ar darbiem? Tas, kā tu teici, tas nozīmē, ka tu visu laiku kaut ko dari. Jā, visu laiku kaut ko daru. Un vēl domāju uz priekšu, ko darīt. Jā. Daudz domāju. Darbu atlikšana, tas ir tā kā tu atliec darbu vispār. Tavā gadījumā es dzirdu, kad ir darbu pārstrukturizācija pēc sajūtām, saraksta pārveidošana, pārplānošana. Zin kā, man jau uzreiz tagad gribās domāt, nav jau viss tik traki. Bet, ja skaidrs, tas ir normāli dzīve, jo tāda arī ir, ka tu tās prioritātes pamainīja. Pirmdienā, svētdien bija viens prioritātes, pirmdienā nedaudz citas. Bet ir jau kaut kādi tādi pamata, lielie darbi, ja? Kas tik un tā ir jādara, neskatoties, jo tie sīkumi, kas gaida tūlītēju šo sīkumu, nezinu,
novēršanu, ja, vai sīkumu izdarīšanu, ja. Tas jau paģēra laika ieguldījumu un tavu uzmanību tajā mirklī. Bet kas vēl tur tas man... Nē, tā ir atlikšana. Es uzstāju, ka es atlieku darbus. Labi, kā tu vēlētos, lai tava dzīve ritētu bez darba atlikšanas? Kādai viņai būtu jābūt? Viņai jābūt tādai, ka es nedomāju par to, vai es nepiedomāju par to, ka tas darbs atkal nav izdarīts, ja? Vai vēl joprojām nav izdarīts, ja? Kad, ka es pieņemu to, ka tas ir normāli, ja? Kad kaut kas ir iesākts, kaut kas nav uzsākts, un jāsaka, kādreiz jau ir tā, ka darba saraksts sarūk pats no sevis, jo vispār vairs vajadzības nav, un tad vajag forši neieguldījos iepriekš, bet es par to domāju. Viss jau laikam, viss ir saistīts ar galvu, ja? Jo es par to domāju. Un vai es tajā laikā, kamēr es domāju, es kā varētu darīt? Ne, bet... Es izdomāju kaut ko citu. Šajā mirklī man ienāca prātā arī motivācija. Kaut kur motivācija citur uzreiz tajā mirklī ir vajadzības un ir motivācija tās vajadzības apmierināt. Motivācija, labi, bet tas daudz no saviem darbiem ir manis paši iniciēti, un tad... Kā tas ir, es pati izdomāju un pati neatrodu motivāciju. Kā tu vēlētos, lai būtu? Es vēlētos, lai ir viegli, un lai man nav jādomā par to. Sev atgādinot, lai pēc tam teikt, jā, kur es atkal esmu novērojusi, ka es esmu atlikusi to darbu. Kas ir viegli? Kas ir viegli? Jā. Viegli ir pieņemšana, ka tā var būt, jā. Tas nozīmē, ka es nenofokusēju sevi uz to. Es par to, manā doma sarakstā tas nepaliek. Pieņemšana, sevis pieņemšana. Sevis pieņemšana. Kā tu varētu sev pieņemt? Zini kā, jāsaka, kad, jāsaka sev, paldies, ka tu to mazo darbiņus izdarīsi, es ļoti cenšos to darīt. Nevajag jau tik garu sarakstu ar darbiem prātā turēt. Jā. Raksti uz papīra, turi galvā ne tik daudz, raksti uz papīra. Jo papīrs tev palīdz labāk to struktūru nodrošināt, kā tie jautājumi ir risināmi. Un faktiski tad jau arī tāda pārliecība par prioritāti, jau uz papīra būs. Klausies, tā tad domās, turu dažus jautājumus. Pārējos uz papīra. Pārējos uz papīra lieku. Tātad uz papīra man būs struktūra. Papīra struktūra un prioritātes. Un vēl, kas jāturpina trenēt, atrast piemērotu brīdi, teikt nē, arī savu. Nē. Piemērotas brīžus un situācijas.
Teikt nē. Jā, tas gan būtu labi. Es esmu vairākas reizes pieķērus to sajūtu, kad es esmu atradusi sevī spēku īstajā laikā un īstajā vietā pateikt nē. Es gribēju vienkārši kopsavilkumu uztaisīt tam pēdējai informācijai, ko es no tevis saņēmu. Tu teici, ka rakstīšana uz papīra tev palīdzētu mazināt prokrastinācijas sajūtu, jo tas tev ir radījis struktūras sajūtu. Kaut kas ir plānots. Tu norādīji arī, ka pārliecība par konkrētām prioritātēm arī tev samazinās šo prokrastinācijas sajūtu. Un arī norādīja, ka māksla trenēt, atrast šo piemēroto brīdi, kad teikt jā un nē kaut kādai konkrētai lietai, arī ir prasme, kas tevī mazinās šo prokrastinācijas sajūtu. Jā, tas ir viens no veidiem, jo primārie, mēs jau katrs pats esam atbildīgi par to, kas mēs esam, ko mēs domājam, ko mēs darām, ko mēs jūtam. Primāri jau mēs. Vai nepārliecinātība kādos brīžos, vai drosmes nepietiekamība, vai nezināšana. Mēs nevaram visu zināt. Jā. Arī ko es vēl atradu? Es atradu, jā. Tas taču ir foršs dzīves cilvēks. Jā. Nav slikti. Dzīve un būt ir forši. Dzīve ir forša. Man patīk tas, jā. Varbūt jau no šiem pēdējiem 3 punktiem tu vari atrast kaut kādus punktus, jeb plānu izvirzīt sev, pie kā tu vari tuvākajā laikā strādāt. Kas tev būtu svarīgākais no tā? Saraksts ar darbiem noteikti. Un galvā mazāk, jo varēšu paļauties uz sarakstu. Saraksts ar darāmajiem darbiem. Par to nē teikšanu ir jāturpina šo pieskatīt. Kas ir tie brīži, kad tas ir piemērots? Jā. Kā tu to darīsi? Kā tu praktiski tagad šo sarakstu veidosi? Man ir daudz lapiņu, tas ir mājas lietām, un darba lietām man ir pierakstu bloks, kur es lapas puses datēju, lieku datumus. Ir kaut kāda tāda savu kārtību, kā es atzīmēju, kad tā lieta ir paveikta. Es darba lietas rakstīšu kladē, tāpēc, ka tā ir kopā ar mani visur. Vai sapulcēs, vai pie darba galda. Tad, ja arī strādāju mājās, arī mājās. Man vienmēr ir līdzi. Un mājas lietas arī rakstīšu uz lapas un turēšu viņus uz galda redzamā vietā. Ko varētu sākt jau darīt? Tu zini, no rītdienas es to noteikti sākšu darīt. Nezinu, ja man būs tāds atlikšana. Ja man būs tāds ļoti labs noskaņojums pēc šī vakara sesijas un semināra, es varētu arī šovakar. Rītdien. Nē, rītdien nevajag forsēt. Rītdien.
Sākšu rītdien. Super, tātad tu sāksi rītdien Mājas rakstīt uz saraksts. papīra. Jā. Un klade. Piezīmju bloks. Jā, datums rītdien ir kāds? 20. 16. Nav 20. Nu tad 16. jau gribēju atlikt. 16. 16. jā. Un tad vēl varbūt kādā veidā tu varētu trenēt šo prasmi, teikt nē un saprast, kad ir tas īstais brīdis pateikt nē. Nezinu. Nu, tikko es sevi atradu veidu pažēlot un no šī vakara saraksta veidošanas pārliku uzsākšanu uz rītdienu. Uz rītdienu, piekdienu, kāpēc ne? Pie reizes nedēļu varēs noslēgt un paskatīties, kas ir darāms tuvākajām dienām, tuvākajai nedēļai. Jā. Super, vai ir vēl kas? Ir tas, ka šī sesija man palīdzēja saprast, ka man ir vajadzīga vēl viena sesija ar kouču par sevis žēlošanu un sevis pieņemšanu. Tad, atgriezniskā saite žēlošanai, jeb sevis pieņemšana, ja? Kad man ir vajadzīgi, jo izskatās, ka tur ir kaut kas, kas man ir jāatrod, ja? Kāpēc tā žēlošana man šodien ir, nāk ārā, ja? Es viņu visu laiku verbalizēju, ka tas ir, kas ir jāapskatās dziļāk, kāpēc es viņu nevaru, apmierināt, ja, to žēlošanu. Pastīšos. Šis ir atsevišķi, jā, darbs ar kouču. Paldies, Tatjana. Paldies tev. Es saprotu, mēs nospraudām jau mērķi rītdienai, nospraudām jau mērķi nākamajām sesijām. Tā kā es teiktu, ka tu esi gatava strādāt un no prokrastinācijas tu drīz tiks vaļā. Tā sajūta vairs nebūs. Paldies, bija ļoti vērtīgi, ļoti dziļi. Sarakstīju sev veselu lapu. Un es vēl palasīšu un pamēģināšu vizualizēt, kas tas tāds ir, ko es te esmu uzrakstījusi uz lapas. Kāpēc man nāca šādi vārdi vai šādas sajūtas šodien ārā. Tā kā paldies. Paldies tev, Tatjana. Paldies par Varbūt sesiju. tagad, kad sesija beigusies, varbūt tu vari nokomentēt no savas puses, kā tu šo sesiju redzēji, kā tu jūties sesijas laikā. Es jutos ļoti labi, ļoti viegli. Tu man devi laukumu runāt. Tu mani nesteidzināji. Bija labi. Un pats svarīgākais, kad es vēl kaut ko izvilku ārā no sevis. Ja? Es tā kā uz āru izvilku. Īstenībā vēl verbalizēju un pat pierakstīju. Ja? Tas nozīmē, ka tāda pašrefleksija man turpināsies. Tas nozīmē, darbs ar šo jautājumu turpināsies. Man interesē uzlabot savu dzīvi, savu sniegumu, savu sajūtu, caur šo, ka es būšu šo prokrastinācijas jautājumu pieskatījusi. Un te arī, laikam, ir kāds, kas uzklausa. Tev pat nekas nav jājautā, ir kas uzklausa. Ne? Un tad arī kā sanāk. Jā. Paldies. Ir dažādi klienti. Ir tādi, kas grib runāt daudz, un ir tādi, kas grib mazāk runāt. Varbūt tik tiešām jūs tagad klātesošie, jums kaut kādi komentāri vai jautājumi, un tad es pēc tam vēl nokomentēšu nedaudz par coaching sesiju.
Jā, es te vēl varu papildināt viens par sarakstu, kā cilvēks, ja, kā arī, kuram ir gari saraksti, ja man arī ļoti patīk izdarīt mazos darbiņus, un tad viņus ātri var izsvītrot. Un man gan tas neliekas nekas slikts. Es to neuzskatu par prokrastināciju, es to uzskatu par plānošanu, ka tad es varu no saraksta redzu, kad es izdarīju vairāk, ka tā viena, 3 rindiņas jau ir izsvītrotas, un manī pat palielinās tā motivācija ķerties nākamajam darbam klāt, jo redziet, es jau esmu 3 darbus izdarījis. Tas ir viens no ja runā kā coach, tad jā, tad coach nedod padomus, coach mēģina saprast klienta to situāciju, to problēmu, un tad uzdod vedinošus jautājumus, nevis uzvedinošus, lai savu viedokli viņam tā kā iedotu, bet lai viņam pašam vedinātu domāt. Un jā, tāpēc arī ir tās pauzes. Pauzes ir nepieciešamas, lai klientam būtu laiks padomāt par citu skatījumu, citu viedokli, citu risinājumu. Es komentāros redzu, tik pazīstami un rakstīšana uz papīra tiešām palīdz. Paldies, es to arī ņemšu par savu iedvesmu avotu, par to, ka vēl kādam rakstīšana uz papīra palīdz. Paldies. Zana arī raksta, man patika Andra pauzes un ļaušana klientam padomāt un runāt. Forši, ka klienta nonāca līdz savam risinājumam un atklāja jaunas savas šķautnes.